Namah Shivaya. Tā, mēs beidzot kļuvām bagāti. Karstā laikā, nezinu, turisti laikam. Var sakot, šitie baseini. Šitie baseini ir no 2 līdz 38 metri dziļi. Tāpēc izdala nebēc jāpērk šitādi riņķi. Bez riņķiem te ir sportiņš, jā. Šausmas. Tu turējies šitam dārtu un šitam pieturējies. Tagad dārtu nav cīja. Nu, aizēs. Es nevaru tik klāt. Var sakot, kaut kāds smurgi. Te ir stāps, Robert, kāpēc tu gribēji šapeld uz šejieni? Nesaprotu. Lai pieturētos. Pieturētos. Tur malā nebija, ka pieturēties? Jā? Tur nav, ka pieturēties. Regu tur, tajā malā, redzi tupā. Tuvāk. Vasaras laikā. Ārā tā jau ir silts. Nē, visiem vajag silts baseins. Nu, ziemā es neko nesaku, tas būtu inčīgi, te, kad ārā ir sniegs un te sēdēt karstumā. No ziem tas var 23 grādi tikai ūdenī. Tikai, jā? Bet būtu forši. Vajag nogurt. Jo visu laiku ir dziļš. Vajadzēja ņemt riņķīt. Mamma. Ārā pērkons, ik pa laikam ziksnī, kaut kur dārdz. Uznās trakais gāziens, tūlīt būs, es jūtu. Un mēs esam ūdenī karstā. Mēs esam karstā ūdenī. Es gribēju teikt vanna, bet nu, šitā ir ļoti liela vanna. Šitas ir ezers. Tiešām ezers? Jā, šitas ir ezers ar termāliem avotiem. Ziema un vasara silts. Nu, vasarā īpaši silts. Tā, nu dārts paraugu demonstrējam peldēšanā. Nu, tagad pie mammas. Nu tad Daigas skaistais peldējiens. Tuvojamies Budapeštai. Ogurumiņš, višķiņ pēc basēniem. Nu, šodien esam nobraukuši 397 km, ir 7 vakarā. Un esam klāt. Kaut kur jāmeklē viesnīca šeit mums esot, apartamenti. Tā. Zaudēja to cedā mašīnu. Nē, mašīnu mēs nolikām pie F13. Tagad mēs meklēsim, kur mums ir viesnīciņa. Kaut kur... Mums virszemē jātiek no sākuma. Kaut kur jātiek virszemē. Meklējam virszem. Šeit ir braucam augšā. Tad mēs veiklā iebraukam. Tad mums jātiek. Tad sakot. Un tur jau vēl viens stāvs uz leju. Jā, braucam uz augšu. Lūdzu, braucam uz augšu.
Tā. Mums vajag izēju. Man liekas, ka vēl viens stāvs vajag. Uz augšu. Tad mēs ejam meklēt viesnīcu. Roberts sēdēs uz diviem panākt uz balkonu un skatīšoties telefonā. Jā. Yes! Nu tev būs labi. Tas telpa lampiņas tev ir te. Nokritu augšēji. Augšēji nokritus lejā. Mēģināja noturēties, bet var sakot, šitāda mums būs iela. Uz otru puši te māja ir gāja iela. Kur lampiņa viena te? Jā. Tikai viena. Netālu no Budapeštas centra. Mēs atrodamies. Nu ļoti skaisti. Man jau liekas, ka ir baigi labi. Un mums ir beidzot kondicionieris. Ej, noskauns pagājuši nāk pietrūka. Kondicionieris mēs bijām pārkarsuši. Bet nu šodien nav tik karš. Šodien ir 24 grādi tikai. Liekam ātri mazgāt veļu un ātri ēst. Daudz jautājumu, kur iet paēst. Tāpat tās īsti neko nesaprot. Cenas ir šausmīgas vienkārši. 1, 2, 3000 maksā. Es nezinu, kas te notiek. Mēs iesēst tad Komtes restorāna bārs. Vīnu zemu Ungāriju. Tad nācās pasūtīt. Ir? Ir? Jā. Bet man liekas, ka mēs sūtījām citu nosaukumu. Nē. Tā, nu vēl nezinu, cik mēs par šito samaksāsim. Jo nebija jau skaidrības, ko mēs sūtam. Skaidrs ir viens, ka tas bija kaut kas meksikānisks. Ne? Jā. Varētu būt, ka nav tas stiprs, kā tas izskatās. Labu apetīti! Kurā vietā? Tā. Cik es sapratu, tējas naudu ierēķināt, jā? Nu, šodien noēdām 83 eiro. Nu, laikam, ka tas ir normāli šitai vietā. Tā, nu, laiks doties projām no apartamentiem. Dosimies skatīties, ko var darīt ielās, bet izskatās, ka līs lietus. Līdz ar to mēs varbūt tās brauksim arī muzejus pabaudīsim. Tā, nu ko, kur mums tie maksāšanas aparāti? Te noteikti remontdarbi. Mums ir laiks maksāt. Nu, ko? Šitas? Tā, jā, 6000. 6000 naudīts mēs maksāsim ar kredītkarti. Iesim skatīties Budas pili. Drusciņ līs lietus, nu, bet tāpēc mēs iesim pa kaut kādiem tuneļiem. Budapeštā ir ļoti daudz muzeju, ko apmeklēt, bet nu, mēs sakarā ar slikto laiku nekur tālu kājām nevaram aiziet. Cik es saprotu, pili tikai būvē, vēl nav gatavu. Viņi uzbūvēs pēc veciem šabloniem, pēc vecām fotogrāfijām. Skaisti! Apmainās ar būdiņām. Arī bija tādi karavīri. Jā. Būdiņās. Viņi izliekās pa statujām. Izliekās pa statujām? Viņi sargā. Izskatījās. Nu, vot rekuji stiklo Kastele Hill. To mums nevajag? Nevajag, tad mēs ejam meklēt, kur tā pils ir. Pastīsimies, kā no augšas izskatās pilsēta. Nu, skaisti Budapešta. Te būtu foršs laiks, te varētu staigāt stundām. Te iet lejā vilcieniņš.
ir bijusi pacietība cilvēkam. Kaut ko tādu izklapēt no metāla. Varbūt ar 3D printeru uztaisīts, ko es zinu. Ļoti veci mūri. Runa ir par 12. gadsimtu, 12. 13. gadsimts. Te ir mazā kapela. Nu, tāda normāla siltumnīca. Te varēja iestādīt kādu koku. Nē, pilīs ir interesanti, bet īs brīdi ir interesanti par samu apnīku. Paņēmām audio gidu. Nu, ieslēdz krievvalodu, krievvalodā jālas pašam, neviens neko nestāst priekšā. Baigais audio gids, kur jālas pašam. Nu, angliski man stāsta. Jā, angliski un citās valodās stāstīja, krievvalodu jālas. Atkal redzam korķīšus. Tur pudeles šoreiz arī ir. Pudeles un korķīši. Tā, nu kur mums jāiet? Kas te ir rakstīts? Skatāmies, kur jāiet. Uz ielas tāds necils uzraksts labirintus. 30 minūtes pastaigi. 30 minūšu pastaigi pa labirintiem. Audio gids būs. Un tālāk jau, protams, mēs neko nefilmēsim, jo te būs pat tumši. Un neko nedrīkst. Viss aizliegts. Arī filmēt nedrīkst. Vispār runāt un iet, viss ir aizliegts. Labi. Jā, tā ir man. Jā. Ejam, turēt. Bet mēs taču redzam. Mums nevajag tie, kas ir ļoti mums dienas. Tur vajag pat mums šo galvu. Jā. Jā, skaidrs. Mums pūš migla acīs, man tāda aizdoma. Ko? Mums pūš migla acīs. Nē, jau šeit. Pagaidu elektrīt. Šitā te apmēram izskatās. Bet tur kaut kur saka puš. Vispār nav nojausmas, kurien jāiet. Ir pilnīgs tupiks un pilnīga migla un neko neredzam, uz kurien jāiet. Šeit mēs nācām. Kur tu esi? Tur pagaid. Ko tur? Nē, šeit mēs nejājām. Kur gājis?
Kaut kā atgādina man Barcelonu. Un šeit būvē nākošo ēku. Nē, vispār interesanti. Viņi būvē pa jaunu. Sakot, panorāmas vieta, kur tā arī saucas Panorāma kafē, bārs, kur pēc tam ir tāda ainava. Nu, te nevar saprast, bet tur ir viss pilsēta zem kājām. Šitā rinda ir uz apskates objektu. Tur ir restorāns? Tev ir pagaidīt. Es atvainoju, šitā ir ēstuve. Šitā cilvēka ēst. Nu, ļoti skaists restorāns. Šeit izrādās restorāns. Šeit cilvēki ēd. Baigais vilīgs. Domājam, ka skatu tornis izrādās restorāns. Droši vien palēto tāds. Viņam pāri iet šitāds tilts. Nu, baigi iespaidīgais tilts. Un Juris. Gāja pārējais, tas ir kritiski vieta. Vienmēr kāds iet pāri un gribās palaist un aizmugurējais ieskiem pakaļā. Tā mēs braukājam cauri Slovākijai. Un interesanti, ka ir 14 grādi laukā. Kaut kāds ārprāts. Tā mēs mukām no Latvijas augstumu un atskrējām. Te jau arī ir augstums. Šis arī pat traku. 14 arī ir pat rāku. Tas, ka kalni. Kalni, jā, un lietas līst, kaut kas krīt lejā. Liekas, ka drīz sniegs arī sāks krist. Jā, ārā ir 9,5 grādi. Tu man solījies vest uz siltām zemēm? Jā, šitās. Es tā īsti nesapratu. Mēs šito gājienu nesapratu. Tepa labi. Jā. Tā aizrāvušies ar filmēšanu, kad pagriezieniem brauc garām. Tā, nu ko? Pēc kāds mums te būs bērnu atrakciju parks? Tikai 9 grādi laukā dārgi. Nekās, uzvilksim siltās bikses. Man pufai. Nāksim te. Viņš ir vaļā vispār. Man jau te ir. Tagad. Te ir apūtas zonas. Recepcija un kase. Tikai jāskatās, vai ir īstais kaut kāds kamzīgs apartments. Mums ir šitā māja. Mam, Šitā. te patos. Man nemam. Jā. Un rītā kāpsim kalnos. Nav, lai nebūtu jābrauc nekur. Ir īstā māja. Kamzīgi ir jāpakāt. Kaut kāds kamzīgs ir. Nu tā mēs esam atbraukuši 9,5 grādi. Un? Es nepaņēmu tos ziemas pufaiku līdzā. Skaisti. Nu ko, kāpjam ārā, skatāmies viesnīcu. Nu ko, vieta ir ļoti skaista. Nu šitas būs mūsu hotels.
Trebuls nāk virsū. Kas tu būtu domājis, nu? Tāda ziema uznāks. Aha. O, kas pa ventilāciju? Var sakot, mums te šitāds numuriņš. Nu, te slēpotājiem pa ziemi pavisam forši. Meklējam garās bikses. Tagad tiek meklēts koferīs siltās ziemas veļas. Kombinzonas. Nav pieslēgts. Nav pieslēgts, jā, leduskapis nav pieslēgts. Bet toties ir, pat ir vīna glāzes. Nē, nu viss ir. Dievs, kas ties? Nē, nu te ir aprīkots, viss kārtībā. Šī viesnīca man vislabāk. Un ir balkons arī. Man šī viesnīca vislabāk patīk. Es ir pēc, man nākāk ir žavērt. Mēs jau šovakar sēdēsim uz balkonu, ne? Jā. Nu jā, tad mēs redzam cilvēku ar pufēkām. Tā ir normāla, te temperatūra ar pufēkām staigāt. Nu, ziemā te ir ekskluzīva vieta. Pat tās slēpošanas kalns. Tikai neredz, kur viņš aiziet. Vēlāk izpētīsim. Tā ir arī vannas istaba un tualete. Nē, nu visi kārtībā pa 70 eiro. Ot, interesi pēc jāapstāst, cik viņš ziemā maksā. Pasties uz janvāru šitas numurs. Es gribu braukt te janvārī. Tā, neliela vakara pastaigi. Cik cilvēks staigā pufēkās? Jā, tas ir normāli. Te ir tāda bērnu pilsētiņa. Viņi, diemžēl, ir cieti šodien, nezinu, kāpēc. Nu, nekas, ja viņi ciet, tad ciet. Bet rīt būs vaļā 10. Pareizi. Un slēpotāji trasi tur prom tālumā iet augšā. Tur. Nu, es nezinu, bet šitā ir labs jautājums, kāpēc mēs te neesam bijuši. Tūlīt noskaidrosim cenu, cik te ziemā maksā. Un arī te mēs atradām slēpošanas trenažieru bērniem. Šitien te, tas griežās un te slēpo līdzi. Ne. Tas ir labs, kaut izdomās. Ieaudzis zālē tikai. Laikam viņi to zāli nepļauj, te pa sezonu. Sezona beigusies un viss. Gaida sniegu pirmā. Drīz būs. Tā liekas, ka drīz būs.